Nu tad ķersimies arī šodien klāt. Šodien mums ir citādāk nekā tā ir bijusi parasti. Mēs esam mācījušies un runājuši un diskutējuši, kāds visos vakaros, kāds tikai dažos vakaros, par dažādām tēmām, par dažādiem ietekmes lokiem, kolēģiem, studentiem, klases biedriem, ģimeni un gal galā, ka mīlestība ir galvenais Dieva pielūgsmes un godināšanas veids, un ka mēs tieši tādā veidā varam vislabāk arī viņam kalpot un viņu slavēt. Un šodien mums kā viesrunātājs, nu tagad atklājas noslēpums, ja kas, nezinu, skatījās storiju vai video, ka mums šodien ir slepens viesis ar slepenu liecību, tad tas ir cilvēciņš, kurus vienkārši esmu redzējusi dažādos dzīves posmos, ka tiklīdz ir izdevība nomainās ietekmes loks un vienmēr uzrodas kalpošana. Un kāpēc tā? Kāda ir bijusi motivācija, kā Dievs ir vadījis līdz tam? Tad jā, iepazīstinu jūs ar Emīliju Trubetskaju. To droši vien jūs jau daudz zinat. Paldies par aplausiem, tie, kas aplaudē. Viņi droši vien par tiem nav pārāk priecīgi šajā mirklī. Jā, paldies, ka tie, kas ir vēl priecīgāk, to turpināt, lai viņi justos vēl nedaudz neveiklāk. Sāksim tad mēs ar lūkšanu, un tad arī klausīsimies, ko Dievs darīs skaisti Emīlijas dzīvē. Es pielūkšu. Mīļais Tēvs, paldies tiešām par katru jaunieti šodien šeit. Paldies Tev arī par to, ko Tu esi darījis Emīlijas dzīvē caur viņu un arī caur viņas tuviem cilvēkiem un visdažādākās situācijas, kungs. Un mēs noliekam šo vakaru Tavās rokās, lai patiešām šis būtu iedrošinājums katram vienam no mums. Un nākamajā nedēļā sastopot kādu cilvēku, mēs varam būt par svētību un apzināti būt par svētību. Tu mūs dažādi lieto, bet, kungs, lai mūsu sirdīs patiešām vēl vairāk rodas šī mīlestības līdz cilvēkiem, lai mēs neaizmirstu līdz cilvēkus vai nenobītos, nepieiet viņiem garām, bet būtu par svētību un dziedināšanu. Kā Tu to arī esi to paredzējis? Un Tu jau mums esi sagatavojis labos darbus, tad lai arī šis vakars ir stiprinājums tam, lai mēs varam darīt šos darbus un būt par svētību. Paldies Tev, ka es zinu, ka Tu esi ar mums, jo Tu esi apsolījis. Mēs esam vairāk kā 2 vai 3, un es zinu, ka Tu būsi mūsu vidū. Un paldies Tev, ka Tev patīk pavadīt laiku ar mums, tāpat kā mums ar Tevi. Tev, mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu ko, Emīlija, šodien es esmu no telefona, tāpēc es te nedaudz starp 2 vietām. Tas pirmais jautājums, ko es tev gribētu arī uzdot, kas tavuprāt nosaka sekmes, kalpojot cilvēkiem apkārt? Un kādus varbūt, piemēram, 3 praktiskus padomus tu varētu dot katram vienam? Ķersimies uzreiz pie ragiem problēmai. Jā, labvakar tiem, ar ko es nesveicinājos. Paldies tiem, kur neplaudēja, lai es justos labāk pie īstā. Man ir nedaudz jautājums IT speciālista kungam, kundzei, personībai, kas tur slēpjas. Vai būtu iespējams, ka es varētu nošērot ekrānu? Jā, es to jau redzu, bet vai tas ir iespējams? Jā, ir lieliski. Tātad man nevajadzēja jautāt šo jautājumu. Jā, es gribēju jums nošērot vienu lietiņu. Tie, kuri varbūt mani nepazīstā, jā, es esmu Emīlija, man ir vīrs Dāvis, kurš ir mācītājs. Un tāpēc ir tāda privilēģija, kaut kur bija kaut kāda spēle, kur bija visādi random jautājumi, un tur bija, kurš ir tavs mīļākais mācītājs. Un es toreiz pateicu kādu citu nekā savu vīru, jo es viņu neuzskatu kā mācītāju, man viņš ir mans vīrs. Un tad visiem bija tāds, šausmas, kā tā var būt. Bet tas, ko es gribu pateikt, ka ir ļoti, forši, ka ir vīrs mācītājs tādā ziņā, ka kaut kādas domas, kas man ļoti tā uzrunā, tad var viņam palūgt, lūdzu, atsūt prezentāciju, kā piemēram šobrīd, un tad es varu ar jums arī padalīties ar to. Un tas, ko es gribēju padalīties, tādi 3 praktiski padomi, viens būs tāds lielais, kas ir tāds, kā jūs teiktu, kurš būs drosmīgais, kurš ieslēgs mikrofonu, ja es drīkst jums pajautāt, kas ir tas, no kā mēs varam mācīties, kā evaņģelizēt, kā būt ietekmes lokā? Kurš ir viens cilvēks, kurš to izdarīja perfekti? Vai jūs varat kāds ieslēgt mikrofonu, dot ziņu? Drīkst arī nepareizo atbildi teikt. Nav nepareizās atbildes. Jebkas ir vispār mūsu piemērs. Jēzus. Jā, tieši tā. Un tāpēc es gribēju jums padalīties ar Kristus metodi. Iedomājieties, jums ir tā kā viss izcilākais savā jomā. Es nezinu, kas jūs esat, vienalga IT, kā šeit rādās pedagogi vai jebkas, un jums ir viss izcilākais cilvēks šajā jomā, un jūs varat no viņa mācīties, kas ir tā lieta. Un tāpēc arī
es domāju, mēs varētu šovakar apskatīt šo Kristus metodi. Un viņa ir sadalīta pa tādiem 6 punktiņiem no viena citāta no kādas grāmatas. Ja jūs gribēsiet zināt to citātu, tad jums pēc tam varēšu pateikt, kur tas ir rakstīts. Tātad pirmais ir, pestītājs bija cilvēku vidū. Tātad pirmais ir būt cilvēku vidū. Tātad neieslēgties savā istabā un būt lieliski svētam ar bībeli un viss ir kārtībā un viss ir ļoti labi, bet būt viņu vidū. Otrais, kā tāds, kurš vēlēja tam labu. Tātad otrā lieta, kas mums ir ļoti svarīga, vispār gribēt labu cilvēkiem. Vienkārši gribēt labu, ja ne obligāti viņus dabūt savā draudzē vai ne, vai baznīcā vai ko, vai pastāstīt par Dievu, bet vienkārši vēlēt labu viņiem. Tad trešais, izrādīt līdzjūtību, kas arī ir līdzīgi ar to otro sasaucās. Un ceturtais ir kalpoja viņu vajadzībām. Tātad to visu Kristus darīja. Un tas nebeidzās. Pēc tam viņš ieguva viņu uzticību. Un sestais bija, viņš aicināja seko man. Un tā bija tā šī secība, kas bija. Jā. Un man šis citāts ļoti iedvesmo, un tas ir gan pirmais, gan otrais, gan trešais padoms mums visiem, vai vismaz pirmais un otrais censties šo. Jā. Un ja ir tas jautājums par to, kurus mēs varam izmērīt, kurus no 6 punktiem mēs varam izmērīt. Jā? Šito es varētu tik minūtes darīt, tik. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ja jūs tā paskatāties, tad, principā, pirmos 4 mēs vēl varētu kaut kā, vai ne? Pierakstīt punktiņus, kā to darīt, vai ne? Tur pestītājs bija cilvēki, es būšu viņu vidū, piemēram, es tur aiziešu viņu pasākumu vai kaut ko tādu. Vēlēt viņiem labu, es varētu vēlēt labu tur ar to, ka es, piemēram, apsēstos uzrakstīt to cilvēku vārdus un padomāt, ko labu es viņam tā kā gribētu izdarīt. Vai arī šodien man viens cilvēks teica, ka kaut kādā grāmatā par biznesa menedžmentu vai par kaut ko tādu, man nekas no tā neinšķiet, tāpēc es īsti neieklausījos, kas tam bija pa grāmatu, bet galvenais doma bija, ka sarunu tu iesāc pirmajās 10 sekundēs pasakot kādu komplimentu otram cilvēkam. Man uzreiz bija tas nav patiesi, man tas nepatīk, viss ir šis čīgi, man rievis, viss slikti, bet viņš teica, nē, bet tas ir tā kā tevis dēļ, lai tu tā kā padomātu tā kā labu, pozitīvu par to otru cilvēku, un lai visi tā saruna būtu tādas pozitīvas nots, un tad es domāju, tas ir citādāk, tā kā, ja, ka tā kā, vienkārši mēģināt saskatīt kaut ko labu, jā, tas pie tā otrā. Izrādīt līdzjūtību, arī tur mēs varam izdomāt, kā var tur piezvanīt, vai ne, uzrakstīt dziļu un tā tālāk. Un kalpot viņa vajadzībām, jā. Tas arī tā kā varētu vai nesarakstīt. Bet 5, kas ir iegūt viņu uzticību, es nezinu, varbūt, ja jums ir kāda formula, tad padalieties, ierakstiet čatiņā, bet kā iegūt cilvēku uzticību tā, ka tu to darīsi, un tad būs viņa uzticība. Es nezinu, tas ļoti, tā grūti izmērējams. Un sekot man, aicināt, ja būtībā Dievs to aicina, tā jau vispār nav mūsu daļa, vai ne? Un par to laika ziņām, ka tos pirmos 4 mēs varam darīt katru dienu. Un uzreiz jau šodien sākt, kaut vai telefonā jau attālināt jau darīt. Bet 5. un 6. Tas ir jautājums, kad tas notiks. Un tad tā svētā gara darbība šajā visā. Jūs varbūt piekritīsiet, ka pirmos 4, tas vairāk ir, varētu teikt, ka mēs, mūsu iesaist, mūsu tās puls. Bet tas 5. un 6. tas ir Dieva daļa, kuru viņš pēc tam dara. Un tad ir jautājums, kāds ir mērķis no šiem punktiem. Tas arī, es nerunāšu te prezentācijas vienkārši, bet šis ir vietas slaids, nenobīstieties. Vai visi 6 ir mērķis, vai tikai 5. un 6. ir mērķis, vai tikai, piemēram, 1. ir mērķis vai 4. Droši vien tas mērķis, varētu teikt, ir viss kopā, bet droši vien pats skaistākais mērķis būtu tas 6. vai ne, kad cilvēks saka, es sekošu Jēzum, vai ne. Un šeit ir arī skaista raksturvieta, ka jūs esat dzīvā Dieva nams, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Un šeit, kā mēs redzējām, visi šie 6 punkti bija par pestītāju, par Jēzu. Bet varbūt jūs esat dzirdējuši tādu citātu, ka šodien Jēzus rokas, Jēzus kājas, Jēzus lūpas vārdi esam mēs. Un tas ir tas, ko Jēzus ilgojas visus šos 6 caur mums izdarīt. Jā, tas ir tas pirmais ļoti, ļoti garš punkts, bet otrais ir, ka mēs nekad nezinām, kurš punkts mēs esam, vai ne? Varbūt gadīsies, ka būs kāds cilvēks, kuru mēs tiešām varēsim būt visi 6 punkti, bet varbūt mēs būsim tikai 3. punktiņš, varbūt mēs tikai izrādīsim līdzjūtību, vai varbūt mēs vispār būsim tikai viņa vidū, ja? Vai varbūt mums būs 4. mēs kalposim viņa vajadzībām. Un varbūt būs kāds cilvēks, kurš tieši būs tajā brīdī, ka mēs varēsim
caur mums Dievs varēs teikt to, seko man, kas tevi kavē kristīties, varbūt tu gribi uzsākt Bībeles stundu, darīsim to kopā, un varbūt mēs būsim šajā 6. punktā, vai ne, bet mēs nekad nevaram zināt, un jā, tāpēc ir svarīgi vienkārši uzticēties un darīt vislabāko visos šajos punktos. Nu, un pēdējais, man ļoti patīk tas, kas, nu, vispār tā, jūs varat izlasīt, jā, tos citāts, tā doma, ka mūsu liecība ir mūsu dzīve, vai ka tava svētruna, nu, tajā tu dažreiz arī runā, ja dažreiz arī izmanto vārdus, bet principā tas ir viss, tas ir, varbūt jūs atceraties, Bībelē rakstīts, Pāvils kaut kur raksta, jūs esat visiem salasāma vēstule, ko visi var brīvi lasīt. Viņi lasa to vēstuli ne tikai no mūsu lūpām, jā, bet mūsu dzīvi. Tāpēc, jā, tie ir tādi galvenie, ko es varu teikt par šo ietekmes loku, kas man nāca prātā, ka jā, darīsim Jēzus metodi, un jā, tā ir vairāk mūsu dzīve, ne tikai mūsu vārdi. Tas ir viss, ko es gribēju šērot, es vairs neko nešērošu. Paldies. Brīnišķīgi. Nu tad runāsim tagad, kā tad tev tas ir gājis. Tu nāc no kristīgas ģimenes, un pārsvarā, jo tie, kas ir uzauguši kristīgā vidē vai arī ienākuši draudzē, pēc tam dzird, ka mums jāstāsta par savu ticību arī citiem un jābūt lieciniekiem. Bet citreiz mēs to esam dzirdējuši, bet nevienmēr mēs to darām. Un līdz ar to, kad un kāpēc tu to sāki darīt? Kas bija tas iemesls? Nu jā, godīgi sakot, grūti droši vien pateikt tādu punktu. Tie, kas ir auguši kristīgās ģimenēs, tie to zina, ka, nu, nav tāds tā kā, vienā brīdī es sapratu un gāju un tā. Bet jā, tas ir patiesībā, es tā padomāju un domāju, ka tā jau bija tā realitāte. Un arī ir dažādi raksturi cilvēki, vai ne, vai jūs zinat, un ir vieni, kuri ir mierīgāki, un ir tādi, kuri kuri nav tik mierīgi. Un tāpēc, līdz ko es kaut kur izejot ārā, dzirdēju, ka tā nav patiesība, ko jūs runājat, tad man bija tāds, bet man tagad ir jums jāpasaka, kas tad ir tā patiesība. Un tas patiesībā bija tas motivējošais, un tas droši vien manas tās raksturīpatnības, jā, kad uzreiz ir jāiet, jāiestājas, jāpasaka, jā, un tas bija tas, kas lika to sākt darīt. Bet pamatā jau tas bija tas, ka tā bija tā realitāte, vai ne? Un kā bērns tu jau visu uztver, ko tev saka, ka tā tiešām ir, ja? Kad šī pasaule nebūs mūžīga, ja? Ka Jēzus nāk šo zemi, man liekas, jā, ļoti labi, es saprotu, jā, tā ir, ka mirušie nekur nelidinās, ka viņi ir kapā un guļ, un jā, un tad, kad kāds blakus kaut ko saka, jā, man nomira vectētiņš, tagad viņš skatās no mākoņu malīs, tad es vienkārši gāju un teicu, nē, tā nav, viņš ir nomiris, bet tu viņu varbūt tā kā sātiksnis ir labi, ir cerība. Nu, ja citiem vārdiem tā patiesība, tā realitāte, vienkārši tā, ka tā ir tava realitāte, tad tu arī to vienkārši tiem stāsti. Un attiecinot tos jebkuru no mums, vienalga, vai mums būtu kristīga vide vai nē, nu, tas ir tas, ko mēs lasām, vai ne, ko mēs skatāmies, un tā kļūst mūsu realitāte. Un tad arī tas būs tā automātiski, vai ne? Kā ir rakstīts, ka sveci iededzinājis, mums nav svece vairs mūsdienās, domāju, bet lampu iededzinājis, neviens to neliek kaut kur tā kā zem, jā. Bet, ja lampas ir iedegta, viņi vienkārši spīd, un viņi jau spīd nevis tikai man, bet visiem, un tas tā kā automātiski, tā teikt, notiek. Un otrs piemērs, ko es gribēju dot, kas vēl man likās tā, nezinu, tie, kas no jums to piedzīvojuši, varbūt arī varēs atsaukties, tad, kad tu iemīlies, tad tu gribi to stāstīt, nu, vismaz meitenes savām draudzenēm. Skatās, mums šeit vairāk, laikam, puiši ir varbūt, bet meitenes grib to stāstīt, un visas detaļas, un vienkārši tas nav tāds, tā kā, man šodien jāpastāsta par manu mīļo dāvi, tagad citiem, tas nav tā, tas ir klausies, un tāpēc tas atkal ir, tā kā tu sākumā arī teici par mīlestību, un par šo vertikālo, ja, mīlestības, pareizi pateic, ja, pret Dievu. Ja šī mīlestība pret Dievu, ja es mīlēšu Jēzu, ja es tiešām viņu būšu iemīlējis, nu tas to nevarēs apstādināt, jā. Un tā ir tā lielākā motivācija, tā teikt, automātiski. Kāds bija tavs ietekmes loks pusauģis gados? Jā, kā Dievs tev vadīja kalpošanā toreiz? Jā. Tas ir tik sens ir tas stāsts, ka grūti atcerēties, kā tas notika, bet labi, es jau neesmu tik veca. Bet, jā, vienkārši tas viss sākās ar to,
Es vispār tā padomāju, tas, kas ir kopīgs visām šīm ietekmes lokiem, ir tas, ka tu pats esi viens no viņiem. Tu pats esi viens no viņiem, un tad līdz ko tu nonāc līdz kaut kādam vecumam, tu sajūti, ko es gribētu, ja? Tā kā par ko es būtu priecīgi, ja? Tā kā šajā vecumā saņemt, ja? Un jūs varbūt zinat, kāds ir zelta likums vispār. Bībeles zelta likums, varbūt esat dzirdējuši. Sātans, ja pasaule saka, nedari otram to, ko tu negribi, lai tev darītu. Bet Bībelē ir rakstīts, dari otram to, ko tu gribētu, lai tev dara. Ja? Pavisam otrādāk. Un tas ir tas zelta likums, jā. Es ievērtās vējos, kaut kur dzirdēju laulību kaut kādā konsultācijā. Un sieva sēž domā, kā es gribētu, lai man vīrs uztaisa tēju. Tā kā, ja? Tā vietā, lai tu viņam pasaki, uztaisi man tēju, aizej un uztaisi viņam tēju. Ja? Jeb tas, ko tu gribētu, lai tev dara, to dara citiem. Un, un tad, kad tas viss sākās ar to vajadzību. Ar vajadzību, ko es sajūtu kā savu vajadzību un sapratu, ka arī citiem tā varētu būt tā vajadzība. Un es sapratu, ka vienkārši līdz 15 gadiem mums ir ceļa meklētāja draudzē, vai ne? No 10 līdz 15 gadiem. Un pirms tam tur ir piedzīvojumi meklētāji, un tad vēl tur jēriņi un vēl mazie bebīši, nezinu, kā viņus sauc. Var sakot, ir viss kaut kas mazajiem, bet tad ir tāds posms, kur no 15 līdz, varētu teikt, 18, tajā laikā. Man likās, ka nekas īsti nenotiek jauniešiem. Un tu īsti neesi jaunietis, un tā kā visi jaunieši saka, nāc, uz mūsu pasniegumiem, nāc, un tev liekas, es esmu sīkais, tā kā jūs vienkārši sakat, jo jūs esat labi kristieši, bet es neiedaros pie jums. Un tajā pašā laikā uz kaut kādām mazo bērnu tām tur atkal arī ir tāds, tā kā, es vairs neesmu tik sīks, ja? Tā kā man vairs neinteresē. Lūk, un tad bija tā, likās, ka kaut ko vajag šiem 15 līdz 18 gadīgiem. Un tālāk jau Dievs vienkārši deva, kaut ko vajag, ko tu gribētu, kas ir tas, kas būtu vajadzīgs. Un likās, tāda pasauguma, kur mēs varam sabraukt, kur mēs varam būt kopā, kur mēs varam lēņoties arī un tādā garā, un priecāties un ēst un tādā garā, un arī, kur mēs varam pārdomāt Dievu vārdu un kaut ko lasīt un tādā garā. Un jā, atbildot to, es domāju, kas arī, uz ko es ceru un ticu, ka arī katrs no jums var paņemt, ka vienkārši viss sākas ar vajadzību. Un pirms vajadzības ir tā iejušanās, tā līdzjūtība, kas bija teikt. Es iejūtos, kā es justos tā cilvēku vietā un ko es gribētu. Un kas būtu mana tā vajadzība? Es to atceros laikam, kad es pasteicos priekš tavā jautājumā. Tad es paklusēšu. Jā, tā ir atbilde. Kā bija pusauģis? Nē, runā uz priekšu. Es noimprovisēšu. Sajies. Sajies. Es atceros tādu ainu, kas ir, es biju savā skolā, jā, kaut kā 10. klase, un mēs tur esam, mācās, kā jūs zinat, tu var izvēlēties tur vācu valodu vai tur franču vai kur tur vienalga. Man bija vācu valodas grupa, un tā bija mazā grupa. Un tur bija tā, ka bija vajadzīga, kā jau vienmēr, tur grāmatu mācība un arī burtnīca, bet mēs tur sēdējām, visi gatavojamies un sapratām, ka kaut kādai meitenei, laikam, no mūsu klases nebija tā kā nopirkta tā burtnīca, un viņai vienkārši, laikam, arī trūka līdzekļi to nopirkt un tā. Un tūlīt bija jau jāsāk stundai, un Dievs vienkārši dod domu, tā kā paņem ātri to tā kā savu burtnīcu un aizskrien nokopē, tā kā, viņai lapas, jā, un es saku, pagaist tev tūlīt nokopēšanas, aizskrien, un viņai bija tāds, varēja redzēt, ka viņa bija pilnīgi apstulbus, kāpēc kāds vispār tā kā kaut ko, un tas ir slavu Dievam, jā, ka viņš iedod to īsto lietu. Jeb vienkārši, kas ir tā vajadzība tam cilvēkam tajā brīdī, jā, un tas ir tas, kā es esmu to sapratus līdz šim galvenais, jā. Par evanģelizāciju, nekā tur drīzāk varbūt domāt, kā es varu pastāstīt otram. Tas jau arī, protams, bet drīzāk, kas ir tā viņa vajadzība tajā brīdī. Jā, varbūt pastāst arī nedaudz par tām pusauģu grupiņām. Man šķiet, ka es jau pēc smaidiem redzēju, ka daži izskatās, ka bija liecinieki tam. Toreiz pusauģi izklaidējās, kā teica, pamuļķoties un paspēlēties un pie reizes. Varbūt pastāst nedaudz, tad gribējās kopā būšana. Ko jūs tieši darījāt? Kas tur praktiski notika? Tad lūdzu palīdziet, ja es kaut ko te izdomāt sāku, jo es tiešām neatceros lielākoties, bet tas, kas notika, principā bija arī lieliska lieta, ko Dievs bija sagādājis, ja maniem vecākiem ir
bērndārs, un, kā jūs zināt, bērndārs sestdienās, svētdienās nav, un tas bija lieliski iespēja, kā tās bija telpas, kurās bija virtuve, kurās bija galdiņi un krēsliņi, kas mums ļoti labi derēja pēdiņās, bet kas viss tur bija, un bija arī grīda, kas ir viss, kas jauniešiem vajadzīgs naktī, un tāpēc bija duša, ja nu kādam ļoti vajag, un tā kā tas viss tur bija, un jā, un mēs sabraucām tur, un sākumā laikam bija reizes, ka tās bija svētdienas, tā kā, ka mēs tur sabraucām no rīta plus mīnus, un praktiski, es nezinu, tur bija, kā jau vienmēr jauniešiem, kaut kādas spēles vai ne aktivitātes, un tad bija kaut kāda garīgā daļa, kur mēs kaut ko lasījām, pētījām, dalījāmies grupiņās, bija jautājumi un kaut kas tāds. Atceros, ka tad mums arī bija kaut kādas evanģelizācijas aktivitātes, mēs tur vienu gadu cepām piparkūkus, es par to smējos, jo atceros, ka bērndārs tajā plītī ir tāda ļoti spēcīga cepeškrāsnes, jā. Es nezinu, vai jūs atceraties, bet mums bija smieklīgie banāni, melnie banāni, ģēbi, mums piedega visas tās pānes. Un tad mums bija plānots tās piparkūkas sasēņot un nest cilvēkiem tur tajā ciematiņā, un tad mums bija tāds, ko darīt ar šīm piedegušajiem banāniem. Un tad bija, man liekas, ka joks par banāniem. Jā, tā kā kaut kas tāds tur notikās, jā, gan evanģelizācija, gan arī citreiz mums tur bija, es atceros, paneļu diskusijas, vai nekā atnāca kādi gudrie pieaugušie un kaut ko pastāstīja un tā, jā, kaut kas apmēram tāds, jā, no tās programmas, cik es atceros. Izskatās, ka tu stāstīji pareizi pēc sejām. Citu izskatījās, ka tā bija par banāniem. Točnī jau atcerējās viennozīmīgi. Jā, tu jau iesāk stāstīt par skolu, un es zinu, ka arī patiesībā ir vairāk tavi klases biedri un skolas biedri, kas ir kļuvuši par kristiešiem, un zinu, ka arī jūsu mājas ir bijušas atvērtas dažādiem cilvēkiem, ka pie jums ir ciemojušies. Jā, kā Dievs tev vadīja šajā laikā, un viens bija ar kopētām lapām, varbūt tev ir vēl kādi piemēri, kā Dievs tev vadīja šajā posmā? Jā, pamatskolā, jāsaka, te nav neviens no pamatskolas laikam. Tad neieslīgšu ļoti dziļi tajā, bet tas bija tāds laiks, kurus atceros, ka es tiešām stragloju, ja, jo es atceros to godīgi, varbūt tas kādam noderēs ar kādu pusaudzi runājot vai kā, bet es godīgi tā kā jūtu sevi to cīņu starp to, kad es netieku ar sevi galā, ja, un ka man ir šīs emocijas, ja, šie hormoni vai kā to sauc, un kad ir kaut kādas situācijas, kuras daru kaut ko pilnīgi, tā kā, pilnīgi. Un tad es atceros tas tā humoram, bet mūsu skolā, Emīla Dārziņa mūsu vidusskolā mācījās arī Daumans Liepiņš. Un, ja kāds ar viņu ir runājis, tad jūs zināt, ka viņš ir ļoti mierīgs cilvēks, ļoti kārtīgs, kluss. Un, kad es tur ārdījos tajā pamatskolā ar tiem klases biedriem, tad mēs tur skrējām pa gaidiem, un ieraugu, Daumans nāk man tāds, es taču esmu adventisti, jā, čau Daumant, un gāju mierīgi. Tas bija mans tāds, ka man ir jābūt tā kā liecībai un tādā garā. Bet tas bija tiešām tāda cīņa iekšēji, kur es netiku ar sevi galā, un pilnīgi atceros vienā brīdī, ka skolotāja teica, tā kā, Emīlija, ja tu tā kā turpināsi šitā, es neko tādu nedaribu, bet vienkārši trakoju ar visiem līdzi, tur kaut kādas muļķības. Viņa teica, ja tu šitā turpinās, tad es vienreiz no klases priekšas tā kā pateikšu, ka tā kā, kas Emīlija ir par kristieti, ja viņa šitā uzvedās. Un tad tas man bija akšausmas, viss man ir jāsaņemās, jā. Un tas bija tāds, tas tāds patiesībā grūtāks, tāpēc es nevaru īsti sevi slavēt un tur neko teikt. Un slavu Dievam, ka, jā, no pamatskolas laikiem arī ir divi cilvēki, kas ir tā kā kristieši, jā. Vai vismaz ceļā uz to, un viena no tām draudzenēm arī apprecējās ar baptistu, un tagad ir jauniešu nodaļas vadītāja un tādā garā. Tā kā jā, tas ir Dieva darbs apbrīnojamā veidā pāri mūsu kļūdām. Tas tā. Jā, bet ko es gribēju vēl teikt pēc šīs pamatskolas, es lūdzu Dievam, uz kuru skolu doties. Un kāpēc to uzsveru? Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi jautāt Dievam par tādiem momentiem tavā dzīvē, kur kaut kas mainās, lūgt Dievam jautāt, kur jāiet, kā jāiet, kāpēc jāiet. Un man tas bija ļoti zīmīgi, jo es saņēmu atbildi, par Āgenskalnvalsts ģimnāziju, un arī pat par klasi, kurā iet, arī tur ir tāda saņēma skaidrību, un rezultātā es tajā skolā satiku savu vīru, tā kā tas ir ļoti labs vispār rādītājs, un otrkārt arī rezultātā tiešām Dievs izmantoja, un vairākas tās meitenes, ir kristījušās, kas bija mans klases biedrenes, tāpēc tas ir ļoti svarīgi jautāt Dievam,
tos soļus, īpaši lielos dzīves soļus. Šajā kontekstā arī par ietekmes loku. Bet jā, vidusskolā es atceros pirmā nedēļa, es esmu tajā skolā, ja pirmkārt man ir kultūra šoks par to, cik daudz ir vispār cilvēku šajā pasaulē, un pēc dārziņiem, un es atceros, mēs esam klasē, un mums tāds viens interesants klases biedrs vārdā Daniels, un viņš starpbrīdī ņem kaut kādu grāmatu un sāk lasīt skaļi, un tur pārējie apkārt kaut ko smējās un tā, un pēc tiem vārdiem, ko viņš lasa, es dzirdu, un es saprotu, ka tā ir sātanista bībele. Un viņš lasa sātanista bībeles vārdus. Un tajā brīdī man viss iekšā nodarbēs, tirpiņas skrēja, un es vienkārši izskrēju ārā no klases, aizskrēju uz toleti un vienkārši lūdzu Dievu. Un es teicu, kungs, kā vispār šiem cilvēkiem var kaut ko par tevi pastāstīt? Pirmkārt, tas ir jautājums. Un otrkārt, pasargā lūdzu mani no tā visa, kas notiek. Jā. Un tā kā tu, Jāna, arī rakstīji jautājumā, ka skola var būt izaicinoša vide, un viņa tiešām var būt. Jā. Bet jā, patiesībā tajos rītos, kad man bija rīt svētbrīži ar Dievu, tad arī bija pavisam cita tā diena. Kā jau jūs visi, kas to esat izbaudījuši, noteikti varat teikt, ka tā ir. Un tajās dienās vienkārši tu ej, un patiesībā tu mēģini meklēt tās iespējas, mēģini meklēt, kur būs kaut kāda, kur aizķerties, kaut ko pateikt un kaut kā. Un pat ar to puisi Danielu, jā, mums bija, es atceros, laikam tas bija datorklasē, mēs sākām runāt par sabatu. Kāpēc tā ir sestdiena? Viņš zināja, jā, ka tā ir sestdiena un tā, un kāpēc tu to turi un tā, un jā, mums bija diskusija par sabatu. Piemēram, jā, tā. Kā viņi izvērtās, es neatceros, bet vienkārši, ka Dievs pavēra iespējas. Un otra lieta, ko es varu teikt, kas ir kopīgs visā tajā laikā, kas es nezinu, vai puišiem tā ir vajadzība, bet meitenēm tā noteikti ir vajadzība satikties, pārunāties, pasēdēt kafejnīcā un tādā garā. Un tas bija tas, ko Dievs mudināja darīt ar tiem bijušajiem klases biedriem, bijušajiem kursa biedriem, visu uzturēt šo kontaktu, runāt, uzrakstīt, hei, kā tev iet, un varbūt satiekamies un vienkārši parunāties. Un daudzreiz lūdzu par to tikšanos, ar kādu bijušo klases biedru, un mēs satiekamies, mēs runājamies, un man liekas, nekas te nebija. Man liekas, šīs 2 stundas, kāpēc Dievs, bet tā bija interese. Un nākamajā reizē, ar vienu klasbiedru arī mēs runājamies, un es viņai saku par Dievu, un viena klasbiedra arī viņai jautāja, un es saku, kā tev ir Dievu, un tā, viņa saka, un es lūdzu, kā es saprotu, un es citreiz nezinu, kā, un es saku, bet vai tu gribi saņemt tos instrumentus, kā es saku, mēs varam kopā meklēt tos instrumentus, kā var ar Dievu runāt tā, un viņa tā paklusē tā, un viņa pastāv man, viņa saka, vēl es negribu. Es saku, labi, nekas ir kārtībā. Un ir bijuši tādas reizes, un tad ir bijuši citas reizes, kur atkal ir atbildējusi jā, un mēs esam sākuši bībeles stundas, un Beta ir kristīta, un tā kā, daudz dažādi veidi, kā ir tas pants, kad viņam, kas darbojamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Dievam ir brīnišķīgi darbi priekš katru no mums, jā. Jā, es mēģināju uzcert dažas domas, mēģināt tādu praktiskās formuliņas salikt no tava stāstījuma. Tad pirmais ir pamanīt vajadzību. Tas nozīmē, ka mums jālūdz, lai Dievs mums atver acis, lai mēs pamanām otru cilvēku, pamanām, kurā mirklī viņam ir liela prieka, lai mēs varam priecāties līdz ar citiem, kurā mirklī ir problēma, kurā mirklī vajag pacelt maisiņu, kas ir izkritis, kurā mirklī vajag vienkārši aplikt roku un papājāt muguriņu, jo tāpēc, ka dzīvē viss ir slikti. Pamanīt to vajadzību, tā ir mirklīgi pamanīt, ka vienkārši vajag pasēdēt blakus un paklusēt. Kas no kurām mirklī tas var būt ir praktisks vai emocionāls vai vienkārši klātbūtne vai lūkšana, kad varbūt tas cilvēks pat nezina, ka tu esi blakus. Bet esi lūkšanā vajadzība. Tas, ko es sadzirdēju, bija arī, kad tas īpaši veiksmīgs dienas bija tad, kad tev bija personīgais laiks ar Dievu un patiesībā vēlme cilvēkiem pastāstīt, jo pilnīgi man radās sajūta, ka tu pa skolu staigāji širā, kaut kā, kur cilvēki, pamanīt un vēlēties līdzdalīt to, kas, kā jau teicu par šo mīlestību, ka tad, kad pilna sirds, tad gribas izstāstīt visu un katru detaļu. Un tātad, jā, vēlēties, un bija vēl kāda doma, varbūt kādam arī citam vēl ienāca prātā,
Kaut kas vēl man bija, bet es atcerēšos pateikt, bet ja arī kāds cits var ierakstīt arī čatiņā vai kāds jautājums parādās. Un mūsu laiks gan diezgan skrien uz priekšu. Varbūt tikai vēl mazā piebilde, arī kā piemetinot tam, ko tu teici. Es tagad pusotru mēnesi biju Portugālē, un tur man arī tāda viena sieviete, Tatjana, fantastiska sieviete, un tieši tas pats strādāja. Tur arī jaunieši daži ir ar vienu kāju pasaulē, ar vienu kāju draudzē un tā. Bet viņi vispār nešķiro. Katram tur dzimšanas dienas kūciņu aizsūta vīrs, kas mans Portugāls teicis, Pēters brauc čaļiem grīdas likt un ieraudzīt vajadzību, un tie puiši, kas tur tādi dažbrīd ar vienu kāju tur laimīgi izrāda to, ko ir paveikuši, un kopā liek grīdas, un priecājas par boršķu, kas tur iedots līdzi, un visu kaut ko tam līdzīgi. Līdz ar to tā mīlestība un siltums, klātesamība ļoti strādā, un to var izparādīt jebkuram, kas ir blakus, un jā, tas vēl tāds iedrošinājums. Un tad, Emīlija, tev pēdējais jautājums. Kas tad ir šobrīd tavs ietekmes loks? Kāda ir šī ietekmes loka vajadzība un kā tu to Dieva žēlstībā centies aizpildīt? Nu, šobrīd es vairs neesmu jauna. Es esmu māma. Tāda nestāst pasaks. Arī mammas ir jaunas. Mēs svējamies, ka vienreiz bērnu laukumiņā kāds teica, ka nelamājies, tur tā tante stāv, man likās, viss. Man ir sajūta, ka es esmu vienā vecumā ar tām meitenēm, bet vairs ne. Bet jā, es esmu mamma un kristiete mamma, un tāpēc mans ietekmes loks ir kristiešu mammas, jeb tās mammas, kuras grib audzināt bērnus debesu valstībai. Un kādas ir mammu lielākās vajadzības? Nezinu pat, kā lai to raksturot, tā ir ļoti specifiska grupa. Jā, mamām vienkārši tas, ka Dievs viņas pieņem, ka Dievs viņas mīl, ka viņas nedara visu nepareizi, un ka Dievam ir spēks arī tad, kad viņa ir gulējusi 1 stundu, ka Dievs viņai dos spēku, un ka ja tev nav spēka atvērt Bībeli, tad Dievs tev uzturēs caur žēlastību. Jā. Un tas ir tas, un kādā veidā mēs to cenšamies stiprināt. Mēs veidojam māmiņu mazās grupas, kuras sākās jau pirms vairākiem gadiem, arī online, jo katra mamma ar savu bebi pieslēdzās, kur viņi ir. Ik pa brīdim izslēdz kameru, jo bebis kaut kur nogāza. Bet jā, tas bija tieši tās mazās grupas. Jā. Un pašlaik, slavu Dievam, ir izveidojusies arī tāda māmiņu komanda, kur mēs kopā arī domājam par arvien jauniem veidiem, kā arī stiprināt māmiņas nākamajā gadā. Mīļš, paldies tev, Emīlija, ka padalījies. Varbūt kādam ir kāds jautājums vai komentārs, tad laiks tagad vai klusēt mūžam, līdz jūs sadalīsieties grupiņās un mazākās grupiņās diskutēsiet. Bet varbūt kādam uzreiz jau ir kāds jautājums Emīlijai. Nu labi, tad Henrij, IT speciālists ir mistiskais ar Henrijs, es atklāju tavu identitāti, piedod, bet tātad tev ir iespēja tagad sadalīt mūsu grupiņās un ielikt katras grupiņas čatiņā arī 4 jautājumus. Jūs droši varat arī dalīties ar atziņām par to, kas tad galu galā bija vērtīgākais no tā, ko jūs šodien dzirdējāt, bet mans mudinājums ir tiešām padomāt, tātad, kas es šobrīd esmu, kas ir mana vajadzība arī un kas ir šie cilvēki apkārt, kas ir tie, kas man rūp un padomāt. Un iestāties, tur pēc tam ir neliels uzdevums sameklēt Bībeles pants. Iespējams, kādam no jums arī varbūt ir kaut kas tieši, kas iedrošina, kas jums palīdz, varbūt kaut kas jūs attur. Tad vislabākais jau ir Dieva vārds, sameklējiet apsolījumus un lūdziet viens par otru. Jums tiks dots 15 minūtes un attiecīgi izdiskutējam, padomājam un tad ar apsolījumiem ķeroties pie Dieva vārda arī viens par otru aizlūdzam, lai mēs varam doties tālāk un kalpot vienkāršā sirsnībā, mīlestībā un sagādāt prieku arī citiem un būt par svētību. Paldies tiešām, mīļie, ka jūs visi bijāt šeit šodien vai citus vakarus. Paldies, Emīlija, arī, ka tu mums padalījies ar savu stāstu, un es ceru, ka jums katram būs stāsts, ko dalīties, un ka mēs ik pa laikam varēsim kādreiz satikties kādos liecību vakaros, un tad jūs varēsiet stāstīt, kā ir izdevies aizsniegt tos cilvēkus, kas ir blakus, būt viņiem par svētību, un arī jau nākamajā nedēļā. Es ceru, ka vismaz kādu laipnību vai svētību jūs parādīsiet, un Dievs jums dos šo iespēju. Un noslēdzot, tad droši vien kādi 2, 3 varētu pielūgt, un tad es arī noslēgšu.
Vai ir kādi brīvprātīgie, kas grib pieteikties, vai es ļaušu, lai es klusēšu ilgi? Es varu būt brīvprātīgā Jā, šoreiz. grib būt brīvprātīgā. Oskars grib būt brīvprātīgais. Vēl viena vieta brīva. Kurš cīnīsies par šo lūkšanu vietu? Mācītājs jau. Mācītājs sieva. Skaidrs. Tātad mācītājs sieva, kuriem mīļākais mācītājs ir kāds cits lūks. Nē, es nekad neizmantošu pret tevi neuztraucies. Nu, tad tādā secībā mēs arī varētu lūgt tad Dievu Kādā? Oskaru. Paldies. Labi. Dārgais debes tēvs, paldies tev par šo aizvadīto darba nedēļu un paldies par to, ka ir iesācies sabats un ka patiesībā ir iesākusies arī mūsu Latvijas dzimšanas diena un arī tā ir liela dāvana no tevis. Ne mēs esam pati lielākā, ne mēs esam pati spēcīgākā valsts, bet mēs esam valsts, kurā daudz cilvēki ir ar tevi, un es tev pateicos par šo lūkšanu nedēļu, kas ir aizvadīta tēvs, un es tev pateicos, jā, par to, ka mēs varējām no dažādiem aspektiem skatīties, kas tad ir mīlestība, un ieraudzīt, ka tas ir kaut kas daudz dziļāk, un es ticu, ka mēs it kā ielūkojāmies dziļāk, bet tajā pašā laikā mēs aizvien turpatās peldam pa augšu un īstenībā nekur neesam tikuši. Un, jā, es tev pateicos arī par šo vakaru, es tev pateicos par Emīliju, par to drosmi, ko tu viņai esi devis, tēvs, un par to, ka viņai līdzdalīt tavu vēsti par tevi un šo te patiesībā realitāti, kas ir katra kristieša realitāte, šķiet absolūti loģiski, tieši tāpatās kā kādam pastāstīt par to, ko viņš ēd brokastīs. Un tā tiešām ir dāvana no tevis, Dievs, bet es arī zinu, ka ne mēs visi esam uz to aicināti, un mums esi katram devis dažādas dāvanas, kā mēs varam kalpot, un mēs visu šo nedēļu esam domājuši par dažādiem ietekmes mūsu lokiem, tēvs, un tu vien zini, kā mēs vislabāk varam aizskart katru cilvēku, jo es ticu, ka mēs esam nolicis katrs savā vietā ar nolūku, tēvs, un es lūdzos, kaut kā mums atklāt šo nolūku, kāds tas ir, un tas noteikti nav, nezinu, saņemt vislabākās atzīmes, saņemt vislielāko algu vai būt visietekmīgākajam uzņēmumā, Dievs, bet tas ir vēstīt par tevi, ieraudzīt tos, kuri mums līdzās, un tiešām tēvs, es lūdzos, kaut mēs varētu būt tavas rokas, tavas kājas, un dod mums redzīgas acis un atvērtas sirds, Dievs, lai tad, kad tu runā, lai mēs dzirdam un atpazīstam, un mēs nedomājam, ka tās ir mūsu pašu domas, bet kaut mēs pavadītu tik daudz laika ar tevi kopā, lai mēs varētu atšķirt, kur ir tie brīži, kad tu uzrunā, un galvenais, ka mēs varētu arī rīkoties. Paldies tev, Dievs, ka tad, kad mēs tiksimies atkal kādā pasākumā vai kaut kur, es ticu, ka mums būs daudz un skaistas liecības, kuras būs šo lūkšanu nedēļas rezultāts. Paldies tev, Tēvs, par to, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs un ko tu vēl tikai darīsi. Jēzus vārdā, amen. Amen. Dārgais kungs, esmu tev no sirds pateicīgs par šo nedēļu, kas ir bijusi, un par šiem vakariem, kurus esam ik katrs varējis pavadīt kopā, un kungs, arī paldies tev par tiem, kuri nav šovakar pievienojušies, bet ir pievienojušies kādā brīdī šīs nedēļas laikā, un ir piedalījušies, un gan saņēmuši kaut ko, gan arī dalījušies ar savām domām, ar savu pieredzi, un kopā lūguši. Un, kungs, jā, es tev lūdzu, lai tu palīdz mums vairāk domāt par šiem cilvēkiem, kas mums ir visapkārt, par tiem cilvēkiem, kurus vēl nav aizsnieguši tās labās ziņas, tava gaisma un tava mīlestība, kungs. Kungs, es tev lūdzu, lai tu mūs mudini katru un palīdz mums katram pavadīt laiku ar tevi un dedzīgi meklēt un lūgt pēc cilvēkiem, kuriem līdzlīt tava mīlestība, līdzlīt, kungs,
tās izrādīt tiem cilvēkiem tās rūpes, kas tev pret viņiem ir, un lai tavas rūpes par viņiem kļūst arī par mūsu rūpēm par viņiem. Un, kungs, palīdz mums ik katram tuvoties tev un dedzīgi meklēt tevi ikdienas. Mums tā lūdzu Kristus vārdā. Amen. Amen. Mūsu Tēvs debesīs arī pievienojos izteiktajām lūgšanām un gribu tevi slavēt par to, ka tu esi mūs katru izvedis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Slava tev, debes Tēvs, ka tu esi mīlestības Dievs, ka tu esi Tēvs, kas skrēja pretī pazudušiem dēlam, kad tas lēnām ar nokārtu galvu nāca atpakaļ, ka tu ilgojies mūs samīļot, ka tu ilgojies katram cilvēkam piedot, ka tu ilgojies katru cilvēku izraut no sātana nagiem un pacelt ārā no dubļiem un nostatīt uz klints, uz Kristus. Un slava tev, kungs, par to. Un pievienojos jau tam, kas tika izteikts. Lūdzu par katru no mums, kas mēs šeit esam, lai šajā sabatā tu katram no mums pieskaries, ka mēs varētu ar tevi satikties, sastapties pa īstam, pabūt tavā debesu ķēniņa uzņemšanas istabā un ar tevi runāties, dzirdēt, ko tu mums katram saki, un arī izteikt tev savas sirdis. Kā tu esi aicinājis, ka izskatiet manā priekšā savas sirdis, metiet savus nastas uz to kungu, jo viņš gādā par jums. Slava un pateicība tev par to, kungs. Un lūdzu, lai arī šajā nākamajā nedēļā tu dod mums katram iepazīt tevi katru dienu arvien vairāk, saskatīt, cik ļoti tu katru no mums mīli. Un saskatīt to, ko tu izdarīji Ģedzemenes dārzā, ka mūsu grēks, par ko mums būtu jāizcieš mūžīga pazušana un nāve, ka mūsu šis grēks bija uzlikts tev, mums par atpestīšanu, un ka tu cieti gāji šo smago ceļu līdz pat beigām, bija šķirts no savu mīļā tēva, lai mēs šodien varētu būt brīvi no grēka. Palīdz, lūdzu, kungs, mums to saskatīt katru dienu arvien vairāk un dzīvot šajā mīlestības apziņā. Slava un pateicība tev par visu, dārgais debes Tēvs, un arī tev, Jēzus Kristu un Svētais Gars. Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Amen. Mīļais Tēvs, arī pievienojos jau izskanējušām lūkšanām, un paldies, ka tu jau mums esi sagatavojis labus darbus, kuros mēs varam dzīvot. Ka patiesībā viss jau ir gatavs, un ja tu mūsu ceļā sūti kādu cilvēku ar kādu jautājumu vai situāciju, tas nozīmē, ka tu zini, ka tas, kā mēs reaģēsim, tas, kā mēs atbildēsim, būs par svētību. Tādēļ tu nekad šo cilvēku nebūtu sūtījis pie mums. Tāpēc es lūdzu, lai mēs katru dienu tev pieķeramies un lūdzam pēc iespējām būt par svētību. Mums tiešām redzīgas acis, kā jau kāds lūdza, kungs, lai mēs pamanām tās mazās izdevības. Smaidīt, priecāties, iedrošināt, praktiski palīdzēt, kaut ko sagādāt, sakārtot, izdarīt. Kungs, lai mēs to redzam, un cilvēki tiešām jūt, ka mums viņi patīk, ka viņi mums ir dārgi. Vienkārši tāpēc, ka viņi ir Dieva bērni, tāpēc, ka Dievs viņus ir radījis, un ka viņi ir dārgi un vērtīgi tavās acīs. Un tāpēc arī mēs viņus mīlam vienkārši tāpat, jo tu mūs esi mīlējis. Kungs, un jā, lai tavs gars mūs vada, un lai mēs jau rīt svētbrīdī no rīta, vai kāds varbūt kādā citā mirklī dienā, vai kā citādā kādā lūkšanā, mēs atcerētos lūgt, Dievs dod, lai es kādam šodien būtu par svētību. Vada mūs ar savu garu, sargā mūs, un jā, lai mēs topam līdzīgāk tev, mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen.